Vai var ģimenes locekļi apmeklēt dažādas draudzes? Tas laikam tā kā vīrs un sieva, ja? Vīrs, Vīrs sieva, iet varbūt bērni. vienu, vai bērni Jā. iet uz citu, ir mums kaut kāda arī piemēra no Jā. dzīves. Es domāju, ka mums ir dota brīvība. Un, ļoti svarīgi ir tas, kāda mācība, jo draudz no draudzes atšķirās ar mācību. Un tāpēc kāds ir virziens, kāda ir vīzija draudzes? Ir draudzes, kuras ir tendētas uz pasauli, uz evanģelizāciju. Cits ir varbūt tendēts vairāk uz iekšējo tādu garīgu audzināšanu, lai tikai mūsu bērni ir glābti. Un tā kā noturēt tikai savējos, bet nav īpaši tendēt uz to, lai strādātu uz pasauli. Tāpēc šodien ir izvēle. Šodien cilvēks var aiziet, paskatīties, sajust, jā, šeit pats vārds varbūt ir dziļāks. Jā. Cilvēks grib kaut kādu vairāk varbūt dvēseles kopšanu un kaut kādu dziļāku, nevis virspusēji. Un tāpēc es domāju, ka te pats galvenais, lai ir tie evaņģēliskie rāmji, kā saka, lai tas ir Kristus ceļā. Un viss var būt tādi, kā Bībele teiks, var būt dažādi, var būt novirzieni dažādi. Un vēl Romiešiem 15. nodaļa, no 5. panta ir teikts, bet Dievs no kā nāk izturība un iepriec, lai jums dod vienādu prātu savā starpā Kristu Jēzu, lai jūs vienprātīgi vienā mutē slavētu Dievu, mūsu kungu Jēzus Kristus tēvu, pieņemiet citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis Dievam par godu. Par ko šeit ir runa? Galvenais, lai mums nav šķelšanās. Jo ir moments, kur cilvēki varbūt ir vairāk reliģiozi, ja, un varbūt viņi turās pie kaut kādām ārējām lietām. Citi vairāk ir uz garu. Un te ļoti svarīgi, ja tu tiešām uzskati, ka tev ir patiesība, tad parādi to ar savu dzīvi. Man liekas, ka labākais tiem cilvēkiem, kur iet uz kaut kādu citu draudzi, un mēs sakam, ne, mums ir patiesāk un īstāk, tad parādi to īstenību pirmkārt savā dzīvē. Un, protams, ļoti svarīgi, lai uz šī reliģiozā pamata nerodās šķelšanās, bet, protams, labāk, ja vīrs ar sievu ir vienā draudzē. Tomēr viņiem ir kopējas sarunas par draudzi, ja, viņi bija vārdu dzirdēja, un kaut kā tomēr tā garīgā vienotība tomēr arī būs lielāka, ja viņi būs vienā draudzē, un arī bērni būs vienā draudzē. Tāpēc, te laikam ir vecāku gudrība. Es dzirdēju vienu cilvēku, kurš teica, ja mani bērni pāries uz to un to draudzi, viņš ir tagad tādā reliģiozā ļoti vidē. Viņš saka, es iešu saviem bērniem līdzi. Viņš grib vienkārši būt kopā ar bērniem, viņš grib būt tur, kur viņa bērni ir, un tādā veidā, lai viņiem būtu vienotība ar bērniem. Viņš to draudzu uzskata, viņa arī ļoti dinamiska, tāda augoša, un tāpēc viņš saka, es būšu tur. Jā, bet ja tā skatās, tad ja vīrs vai sieviete dažādās draudzēs savā ziņā, kā jau tu minēji, tad ir arī varbūt kaut kādi, ja tev nosaka par konfliktu brīžiem, kad pieņemsim atnākumu viens pats, ka man mācītājs teica, tā jādara. Tur jādod, 10 tiesa, un tad tur vēl kaut kas cits saka, nē, tā ir brīva izvēle. Tas arī kaut kā savā ziņā roda tajā situācijas spiedienu, kā tu minēji. Protams, tas, es domāju, ka daudz to piedzīvo. Par to ir jālūdz, lai tomēr ir tā vienotība, un vienotība pēc kā? Pēc rakstiem. Lai tomēr atverās, ja kāds iet uz draudzi, kur ir kristība ar svēto gāru, kur mēlēs runā, un kad tas vairāk nes tādu dzīvību un spēku, un to cenšas varbūt sieva savam vīram paskaidrot, kurš iet tādā draudzē, kur it kā to nepieņem. Un tad ļoti svarīgi sievai par to lūgt un pašai rādīt piemēru, ka esmu kristīta ar svēto garu, ka man ir gars, ka man ir spēks tagad no augšienes. Ļoti svarīgi, lai vīrs redz, ka ir tas spēks, nevis, ka viņu kašķī, ka viņa it kā mēlēs runā, bet to mēli savaldīt nevar. Dod vaļā tikai un nekāda ne paklausība, ne pazemība, ne lēnprātība, neko viņš nepamana. Un viņam pat rodās šaubas, tad ar kādu garu tad viņa vispār ir kristīta, ja viņa saka, viņa kristītu un mēlēs lūdzu. Ja? Tāpēc es domāju, te tāda ļoti svarīga arī personīgā dzīve. Lai tas pievelk to vīru vai otrādīgi
sievu uz to draudzi, kur vīrs iet. Ultimāts nav jābūt, jo tas vairāk tā kā cilvēku tā kā atraidīs. Svarīgi, lai cilvēkam atnāk atklāsme, izpratne, un lai mēs runājam tikai par rakstiem. Reku Bībelē ir teikts, es domāju, es tā būtu. Reku Bībelē ir teikts, reku vēl Bībelē ir teikts, bet Bībelē tā nav teikts, ko tur cilvēki piekopja vai taisa uzsvaru. Jābūt ļoti uzmanīgam un jābīstās tās lietas, ko cilvēki tā kā pieliek pie rakstiem vai atkal noņem no rakstiem. Bet, laikam, parasti notiek tā, ja abi cilvēki ir tā kā dedzīgi, kristieši, patiesi Dievs sakārto tā, lai viņi ir abi vienā draudzē. Es domāju, ka jā, būs tā kā pretīm nākšana un jā, es domāju, ka Dievs ir kārtības Dievs. Dievs tās lietas sakārto. Ja viņiem abiem ir savstarpēji tiešām mīlestība, ja viņi viens otru mīl, es domāju, viņi sarunās. Un tas viss ieies tādā gultnē, kura būs laba gultne. Jā. Varbūt tu ieraksti komentārā, varbūt tev ir tā ģimenē, ka jūs ir dažādās draudzēs, kā tur tu tiec galā, vai ir kādi konflikta brīži, un droši padalies, lai cilvēki, varbūt kādam būs par iedrošinājumu, varbūt kāds jau tur grib to izdarīt ātrāk, visi pārējie uz vienu draudzi, bet droši nekautrējies raksti zemāk komentāros, lai Dievs jūs bagātīgi svētī.